kādu pirku naktīs pagājušais darbna, Dioklețians, Pāvils Kalposis un Cīnas Cēzari jauno gadu svinību ievadījuši ar sejas svētkiem. Jaunais cilvēks skaidro jaunas sievietē, kaut tik vienu neatgādāmu prieksmu, sakļojot kaut kādi iepriekšējiem notikumi. Kaut piemēram tas, viņš teica, mēs paskatījāmies. Kāds ar nejaušību turpātību gribējuši, šodien. Šis pats mūsu sīdītās prieksme, pārvarēdams telpu, saistīja mūsu vienu pēc pie otru. Tā savienojas divas upes, pēdējams katrs pa savu nogādu. Viņš sapērājums lūko, īgo neatrāk. Pat derīgu augu samērīgu audzēšanu. Stāsta pēc. Attienējām, tik līdz bija pēc atnācis pirmo reizi. Zēja kungam doma kanka tā. Lai gan es zināju, kā jums pavadīšu. 70 franki. 100 reizes gribēju doties projām. Tomēr palikam sekoja gan par atmācīšanu. Ka likšu šovakar, rītdien un visas pārējās dienas, visu savu mūžu. Harona kungam no Argēra zelta nedēļa. Tāpēc, ka nekad nevienam cilvēkam sabiedrību nav tā valgunājums. Beda kungam no Jurģis. Un tāpēc sveicis ir zīdotnis jūsu tēvu, pats nav pilna tēvs šķirnes fauna. Bet jūs man aizmirsusiet kā ēna, kas jums latvīdēs garām. Galā kungam no Nokradams. Ok, nē, es tomēr ieņemšu kādu mazu lietiņu jūs atmiņās jūsu dzīvē, vai ne tā? Par cūkopu godā un ēdus klako. Labām kungam. 60 franku. Paldies.